So four of us will share in this last session. Yeah, and this will be like our final comments. Something we would like to say at the end. Something we feel is very important for you. For all of us, the church, but especially for you. Good. So Peter will start. Okay. Thank you for yesterday evening. Paldies prayer. par vakardienas vakaru. Thank you for your open heart, Paldies par atvērtajām sirdīm, for your honest. par godīgumu. Yesterday I spoke about courage and Vakar es runāju par drosmi about overcoming the fear, un par baiļu pārvarēšanu, which assumes we live in a dangerous world. un kas tā kā, jo mēs dzīvojam sarežģītā, nedrošā pasaulē, bīstamā pasaulē, But we love this world. bet mēs mīlam šo pasauli. God created it as a wonderful place. Dievs to ir radījis kā brīnišķīgu vietu. When a year and some months ago Kad vairāk kā gadu atpakaļ mēs, when we were driving to Aglona, kad mēs devāmies uz Aglonu, I could see quite a big part of your country, es varēju redzēt lielu jūsu valsts daļu. and it's beautiful land. Un šī ir ļoti skaista Really, zeme. Latvia is beautiful. Latvija ir skaista. A little bit different as Slovakia. Mazliet dziļāk, mazliet citādāk Slovākijā. Yeah. Slovakia with mountains, Slovākijā ir forests kalni, meži, is also beautiful. arī ļoti skaista. And 1 week ago we Un vienu were nedēļu atpakaļ mēs bijām with our family on holiday ar in mūsu ģimeni Croatia brīvdienās Horvātijā by sea, pie jūras. and it's different country, Un tā ir atkal citādāka valsts, but also it's beautiful. bet arī ļoti skaista. I love this sunrise or sunset Es mīlu saulēktus, saulrietus over the sea. pāri jūrai I love this sunset over the mountains. un es mīlu, kad saule riet pār kalniem. Mountains, Kalni, river, upes, river with these waterfalls, upes ar ūdenskritumiem, lakes, ezeri, good meal, laba maltīte, good wine labs vīns or beer. vai alus. All this beauty, Viss šis skaistums, all this goodness viss šis labums speaks runā to us uz mums about Par- God's love, Dieva mīlestību, about that He is ka Viņš ir good labs and He loves us. un ka Viņš mūs mīl. Man, we live Vīri, mēs dzīvojam love story. mīlas stāstā. We live love story, Mēs dzīvojam mīlas stāstā, but bet we live it in a war. mēs to izdzīvojam karā. On the stage of our life, Uz mūsu dzīves skatuves it isn't just God and nav me. tikai Dievs un mēs, There is also bet ir arī enemy there. ienaidnieks. We heard it today morning. Mēs dzirdējām šorīt no rīta Gospel reading evaņģēlija lasījumā, in the liturgy. liturģijā. Saint Peter as an old man, Svētais Pēteris, as old man, kā vecs vīrs, with all of his experience, ar visu savu pieredzi, writes a letter to raksta young church vēstuli jaunajai baznīcai. as some advices. Un tajā ir kaut kāda padome. And he is writing Un viņš raksta First Peter 5, chapter 5, 8
Pirmā Pētera vēstule 5. nodaļa, 8. 9. pants. Be alert, be on E- the watch. Esiet skaidrā prātā un nomodā. Your enemy, the devil, roams around like a You- roaring lion, Jūsu pretinieks, velns, kā lauva rūgdams, staigā apkārt, looking for someone to devour. meklējams kādu, ko varētu aprīt. Be firm in your faith and resist him, Tam stājieties pretī stipri ticībā, because, zinādami, ka because you know that your fellow believers jūs zināt, ka in all jūsu the brāļi world visā are going pasaulē through the same panes kind of tādas pašas sufferings. ciešanas. Be alert and be on the watch, Esiet nomodā, because your skaidrā prātā. enemy is like a lion. jo jūsu ienaidnieks ir kā lauva. But what can we do? Bet ko mēs varam darīt ar to? Be firm in your faith and resist him. Esiet stingri savā ticībā un pretojieties viņam. In the letter of Saint James, Jākaba vēstulē is be submit to God, pakļaujieties Dievam, resist the devil, pretojieties and ļaunajam, and he will run away un viņš from us, bēgs no from you. jums. What does it mean, resist? Un ko tad nozīmē? Ko viņš domā ar šo pretoties? That when the temptation will come, we Kad will jump to kārdinājums cold nāks. water. Vai mēs liksim augstā ūdenī? No, Nē, we have men. authority Mums ir autoritāte to resist the Pre- devil. pretoties ļauniem, pretoties sātanam. We have authority to resist Mums ir the devil. autoritāte pretoties vēlnam, Because our heart, jo mūsu sirds, our mind, mūsu prāts is our kingdom. ir mūsu valstība. And we have authority to Un mums ir give autoritāte access dot pieeju or deny vai access. liekt pieeju. So you can just simply say Tu vari vienkārši teikt, when some fear kad kaut kādas bailes overwhelm Yeah. nāk pār tevi, or some angry vai kādas dusmas, or some loss, lust. vai iekāre nāk, Yeah, when some lust overwhelm you. In the name of Jesus, Jēzus vārdā, I renounce es noraidu fear, bailes, sadness, skumjas, angry, dusmas, everything. visu. And I receive all blessing from Un God es our Father. saņemu visas svētības no Dieva tēva. I saw I saw one book on the table Es redzēju vienu yesterday grāmatu vakar uz galda from Neil Lozano, no Nila Lozano, Unbound. atbrīvošana latviski laikam. Yeah. Atbrīvots. Maybe you know this book. Varbūt jūs zināt šo grāmatu? I recommend this book to you. Es jums iesaku šo grāmatu. For me, he is one of the best Priekš manis viņš ir viens no in labākajiem the Catholic area katoļu in this topic. sfērā par šo jautājumu. How can we be free? Kā mēs varam būt brīvi? So I recommend Es iesaku, buy this book and read. nopērciet šo and, grāmatu, lasiet to. There are many practical steps. Tur ir ļoti daudz tieši How- praktiski God soļi. bless. Hey, Dievs svētī. we say in Slovakia true. Mēs When sakam, someone it's this is true. Yeah, it's true. He has Patiesi, ir really patiesi. good practical steps Tu tātad te grāmatā ir ļoti how tādi praktiski we can soļi, kā mēs resist, varam pretoties to devil. ļaunajam. Okay. Maybe sometimes you Varbūt dažkārt watch wildlife documentaries. jūs skatāties kaut kādas dokumentālās filmas par dabu, I don't know, National Geographic or kaut kādu something National like this. Geographic pārraidi. Special from this Africa savannah. It īpaši kaut kur no Āfrikas, savanna, Maybe from Mali. varbūt no Father is not here Mali. with us, but maybe from Mali. varbūt no Malī.
a herd of zebras zebru bars passing through savanna. iet cauri savannai. All these beautiful pictures. Viss šis skaistais attēls. And then is view from above. Un tad ir tāds skats no You augšienes, know, from drone or no from drona helicopter. nofilmēts vai no helikoptera. You can see all Tu vari redzēt visu, this herd visu šo baru together. kopā. But suddenly the Bet pēkšņi- voice of narrator is a change. Tā komentētāja balss šajā dokumentālajā filmā pēkšņi mainās. And he said, Viņš saka, look, skatieties, little zebra became Mazā separate from zebra tika from atšķelta no bara, and it begins to fall behind. un viņa atpaliek. And you can see that something in the bushes Un var are redzēt, ka kaut kas moving. krūmos kustās. Oh, it's a lion there. Tur ir lauva. And the music Mūzika kļūst tāda becomes dramatiskāka. more dramatic, more dramatic, and you don't see what will be next because you know what will Mēs neredzam, kas būs tālāk, bet mēs zinām, exactly what will mēs ļoti happen. zinām, kas notiks. If we knew what is hunting us, Ja mēs zinātu, kas medī mūs, we will run to Jesus. mēs skrietu pie Jēzus. If we would what is hunting us in our Ja mēs life, zinātu, kas mūs medī mūsu dzīvēs, we will run to mēs Jesus skrietu pie Jēzus, immediately. nekavējoties. Man, don't stay alone. Vīri, nepalieciet vieni. We need the other men Mums ir vajadzīgi citi vīri, who can help us Kas var stay mums with palīdzēt. Jesus. palikt ar Jēzu. If you have some men's group Ja jums ir kaut kāda vīru grupa, where you can kur jūs varat share together, dalīties kopā, pray together, lūgties kopā, great. lieliski. If you don't, Ja jums nav, try to connect somehow. centieties izveidot kaut kādus kontaktus. If you are alone, Ja jūs esat viens, just pray lūdzieties for this intention. šajā nodomā. Just ask God that Lūdziet Dievam, He can send lai Viņš sūta the right person to you. īsto cilvēku priekš jums, Could do it. un Dievs var to izdarīt. So don't stay alone. Nepalieciet vieni, Try to be together. centieties būt kopā. We also started in a very similar way. Mēs iesākām patiesībā arī ļoti līdzīgā veidā. I said that I'm a member of River of Life. Sorry. I said that I am member Tad of es teicu, ka es esmu River of Life. dzīvības upju kopienas dalībnieks. That's a little bit another story. Tas ir mazliet cits stāsts, But we also have this men's ministry, bet mums ir arī tāda vīru kalpošana, group of men. We grupa are vīru, together. kas mēs esam kopā, And we started just un mēs iesākām sitting with beer, sēžot and kopā talking ar alu, together runājot what kopā, we accept in our life, what we experience. ko mēs piedzīvojam savā, ko mēs gaidām no dzīves, ko mēs gaidām no dzīves. And then we just started pray together. Un tad mēs sākām vienkārši tikai lūgties kopā. Once in week. Yeah. Reizi nedēļā Once in week we just pray. mēs vienkārši lūdzāmies. Then we started meet together once a week. Viņi sākumā lūdzās, bet ne kopā fiziski nākot, bet viņi lūdzās, viņiem bija sarunāts laiks un WhatsApp grupa. Un tādā veidā viņi lūdzās kopā, restīvi fiziski nenākot nemaz kopā. Un pēc tam, pēc kāda ilgāka laika, viņa nolēma arī fiziski tikties. And just we read some books, Mēs lasījām kādus grāmatu, share, dalījāmies par to, pray, lūdzāmies. and God very Un Dievs slowly ļoti lēni veda mūs us to serve, to ministry arī šajā kalpošanā, kalpot for men. vīriem. So
maybe it will be simple step. Iespējams, tas būs ļoti Bet- vienkāršs solis, Do bet something. dariet, Try to rīkojieties, connect, pray together. lūdzieties kopā. Second area would be Otrā joma ir something that should be kaut kas, kam būtu jābūt, common and natural būtu, to all Christians, būtu jābūt normālam un izplatītam visu kristiešu starpā, but we all our life we repeat, we bet visu mūsu dzīvi mēs atkārtojam, go back to it, ka mums pie tā ir jāatgriežas take it seriously. un jāuztver tas nopietni. The first thing is the word of God. Tātad pirmā lieta ir Dieva vārds. I would really recommend to Es all of noteikti jums iesaku jums visiem you to read the Bible every day. lasīt Bībeli katru dienu. Those of you Tie no jums, kas, find it hard, kam tas neizdodas, kam tas ir grūti, challenge you to read Es- 1 minute every es day. jūs uzaicinu 1 minūti dienā lasīt. Start reading the New Testament, Sāciet lasīt sāciet jauno derību lasīt 1 minute every day. 1 minūti dienā. Not from the start. And No then paša sākuma. just to mark, this is where I finished. Un vienkārši atzīmējiet, kur jūs pabeidzat. And the next day, Un nākamajā dienā, if it is, if the only time you have it is when you are drinking coffee and getting ready for work, un ja vienīgais laiks, kad jūs to varat izdarīt, ir tas brīdis, kad jūs dzerat kafiju, gatavojaties darbam, do it this way dariet arī tajā laikā, dzeriet savu kafiju, atveriet Bībeli and start this way. un iestāciet šādā veidā. But if you are already reading 10 minutes a day, Bet ja jūs jau lasat 10 minūtes dienā, don't go after my recommendation to 1 minute. nevajag tad sekot manam ieteikumam pa 1 minūti. We grow. Mēs augam. What was enough yesterday is not enough. Ar ko mums pietika vakardien, šodien ar to mums vairs nepietiek, Because we grow. jo mēs augam. So, but Tāpēc for some of you, dažiem no jums it's important to start ir, somewhere. ir svarīgi iesākt kaut kur ar kaut ko. So, I recommend to Es have a iesaku- little Bible physically. Es rekomendēju, iesaku tādu kaut kādu mazu bībeli fiziski, When I travel, I use my phone. bet, kad es ceļoju, es lietoju savu telefonu arī. Free application. There are Brīva so many. aplikācija, tik daudz iespēju. But you have a little Bible with us. Bet mums ir maza bībele, ja varam būt maza bībele līdzās, jo mēs varam iezīmēt, atgriezties. It's something powerful. When Kaut kas ir spēcīgs, ka tev tas ir fiziski, tas Dieva vārds. So the Bible. Tātad bībele. I recommend when you read the Bible Es to iesaku, mark with a pencil kad jūs lasat bībeli, atzīmēt ar zīmuli, what touched you. kas jūs ir aizķēris, aizskārs, And kas from uzrunājis. From time to time, Un laiku pa laikam to look what touched you. atskatīties, yesterday, kas man iepriekš uzrunāja iepriekšā nedēļā vakar. And perhaps Un iespējams to learn by heart one sentence iemācīties no galvas kādu vienu teikumu no bībeles, that touched you. kas jums pieskārās. Because when you share with someone, Jo kad jūs dalāties ar kādu, you will say, jūs tiksiet, what touched me is this. mani uzrunāja And šis, you will cite the sentence un jūs varēsiet to teikumu nocitēt. because you've been reading it 10 times. Jo jūs jau already. tagad esat izlasījuši to 10 reizes, And you know it by memory. un jūs jau zinat to no galvas. And now it's becoming your testimony. Un tas jau tajā brīdī kļūst par jūsu liecību, daļa jūsu liecības. So the word of God should be Tāpēc for us, God's man, something. Dieva vārds ir kaut kas, kas mums, kā Dieva vīriem, ir kaut kas, kam jābūt pašsaprotamam, normālam. By the word of God, we change our thinking Ar Dieva vārdu mēs mainām mūsu domāšanu, un kā mēs redzam, and our heart changes. un mūsu sirds mainās, kā mēs piedzīvojam. So the word of God is powerful. Tāpēc Dieva vārds ir ļoti spēcīgs. But some of you love more to listen than Bet read. dažiem no jums patīk vairāk klausīties nekā lasīt. So I recommend you Un es iesaku jums to listen to the word of God. klausīties Dieva vārdu. Everything is recorded. Everything is on. Viss ir ierakstīts, viss ir pieejams internetā. Some of you would like to have it in English, okay? Daži no jums labprāt klausīsies to angliski, nav problēmas. I'm sure. Bet es esmu pārliecināts, ka There is latviski, audio version of kad ir kaut kāda audio versija. Sometimes it's good to combine. Un dažkārt ir labi kombinēt, likt kopā dažādas lietas. Palasīt kādu brīdi, And when you are driving un to kad jūs work, braucat uz darbu ar mašīnu, put it on. uzlieciet, paklausieties 5 minūtes, Help your soul. palīdziet savai dvēselē. So the Bible.
Tā tad Bībele. Second thing is sacraments. Otrā lieta ir sakramenti. You know, sometimes we Catholics will take Dažkārt it mēs- for granted. Mēs pieņemam to kā kaut ko pašsaprotamu, But this is such a treasure. bet tas ir tāds dārgums For us, man, mums, vīriem, especially it īpaši, confession and communion. it sevišķi grēksūdze un komunija, euharistija. Tā ir atslēga. Jesus said, Jēzus teica, blessed are the pure of heart, svētīgi ir sirds šķīstie, for they will see God. jo viņi redzēs Dievu. They will see God now, Viņi redzēs Dievu tagad. not only in heaven. Nevis tikai debesīs, bet tagad. Jesus says, Jēzus saka, I worship you, Father, es slavēju Tev, Tēvs, because you revealed mysteries jo Tu to the little atklāji ones. noslēpumus mazajiem, So to become a little one, to lai kļūtu par become like maziņo, children, lai kļūtu kā par to bērnu. heart needs to be Mūsu pure. sirdī ir jābūt šķīstai, And the confession is the thing. un grēksūdze ir tā lieta, kas mums tajā palīdz. I go to confession very often, Es dodos pie grēksūdzes ļoti bieži. not because I'm exemplary, Nevis tāpēc, ka es esmu tāds paraugs not citiem, because I'm good, nevis tāpēc, ka esmu labs. on the contrary, Tieši pretēji, because I'm not good, not jo es exemplary. neesmu Sometimes- labs, Sometimes I'm ashamed, un es dažkārt man ir kauns. so I know I cannot live like this. Es zinu, ka es nevaru dzīvot tā. How will I look Kā in the eyes of people? es skatīšos cilvēkiem acīs, How will I minister at the kā es altar kalpošu pie altāra, if I'm filled with so many ja esmu things? piepildīts ar tik daudzām lietām. The blood of Jesus is strong enough to purify. Jēzus asinis ir pietiekami spēcīgs, lai man And it's šķīstītu, miraculous. It's freeing us. un tas mūs atbrīvo. Sometimes my confession is 30 seconds. Dažkārt man grēksūdze ir 30 sekundes I gara. go and I say, Es ieju un saku, Father, I need confession. Tēvs, man ir nepieciešama grēksūdze. And this is these three things. Un šīs trīs lietas. This one, this one. Šis, this one. šis, I'm šis. sorry. Man žēl. Go in, please. Viss, ej mierā. 30 seconds. 30 sekundes. Wow. Not half an hour. Nevis 30 pusstunda, seconds. 30 sekundes. Because the Lord Jo cannot wait kungs nespēja sagaidīt, to embrace me. lai satvertu mani, apskautu mani. So Un uzreiz I want to encourage you es gribu jūs iedrošināt. to go as often as you Ejiet, need cik bieži jums vajag, and to be un būt as straightforward as men can. tik tiešiem, kā vīrieši tieši var būt. Father, this is how it is. Tēvs ir tā. This and this and this. Šis, I'm sorry. piedod. Give me absolution. Dod man atbrīvošanu no grēkiem, absolūciju. And go. Paldies, Dievs, un dodies tālāk. So, Tas palīdz man. confession Tātad grēksūdze maina mani, and communion. un euharistija komunija. This is the bread, miraculous bread. Of Tā ir debesu brīnumainā maize. It gives strength Tā dod spēku to those who want to Tiem. be saints, kas, that want to become saints. tiem, kas grib kļūt svētie. You cannot become saint Tu without nevari this bread. kļūt par svēto bez šīs maizes, Because it's supernatural. jo tā ir pārdabiska. You know, we as God's men, Mēs we kā are Dievu called vīri, we are called to mēs esam aicināti supernatural things. darīt pārdabiskas lietas. Not only natural. Ne tikai dabiskas lietas, Supernatural. pārdabiskas lietas. For supernatural results, you need supernatural Un pārdabiskiem rezultātiem jums ir nepieciešami pārdabiski līdzekļi. means. It's quite logical. Tas ir loģiski. I mean, we want to build God's kingdom. Tu gribi būvēt Dieva valstību. Wow, that's a supernatural thing. Tā ir pārdabiska We lieta. want to bring His kingdom here. Mēs gribam viņu valstību, lai viņi ir Without šeit. Sacraments, Bez sakramentiem mēs to nevaram izdarīt. we can build a house, but Mēs varam uzbūvēt māju, bet ne Dieva valstību. So this one, this thing, and the last thing is Un pēdējā lieta ir, I'm amazed and es esmu abrīnā, that some of you ka daži no jums, very strong relationship with dažiem no Saint jums Joseph. ir ļoti spēcīgas attiecības ar Svēto Jāzepu un Mariju. Amazing. Brīnišķīgi. This is the way. Tas ir ceļš. We need to have a relationship with Jesus, Mary, and Mums, Joseph. mums vajag, lai mums ir attiecības gan ar Jēzu, gan ar Mariju, gan ar Jāzepu. That relationship, Šīs that new attiecības, to women and children. lai atjaunotu attiecības ar sievietēm, ar bērniem, mums ir vajadzīgs Jāzeps un Marija. Abi divi. To experience that Mums ir jāpiedzīvo arī tā mātišķā un arī tā tevišķā mīlestība. So if you can say at least a part, small part of the rosary. Ja jūs varat kaut vai vismaz daļu rožkroņu palūgties dienā, 10 times Hail Mary. 10 reizes esmu sveicināta, Wow. brīnišķīgi. It's
Tas ir viss, ko es gribēju pateikt no sevis. And I would like to ask John Tagad es lūkšu Jāni to say what is on his heart. pateikt, kas ir viņa sirdī. He'll be talking about intergenerational discipleship. Intergeneration. Starppaudžu discipleship. Māceklību. Starppaudžu māceklību. We'll see what it is. Okay. Un tas vēl būs arī ļoti vienkārši. Nosaukums tad laikam tikai tāds sarežģīts. When we were young and single, Kad mēs bijām jauni un vieni, it was easy to meet each other and go on mission together. bija viegli satikties un doties misijā kopā. Later we had families, Vēlāk mums radās ģimenes, bērni. and every trip became a family decision. Un katrs tāds ceļojums kļuva par ģimenes lēmumu. We have to decide who Mums ir is going, who jānolemj, kurš is, dosies, staying. kuram jāpaliek ar bērniem. We changed how we worked and gave everyone responsibility. Mēs mainījām to, kā mēs strādājām, un devām katram atbildību. In parish mission during the Draudzes. year in our community. Draudzes. And during the year we are going for parish mission. Tad gada laikā mēs dodamies draudzes misijā. And we put the responsibility Un- for other members Atbildību mēs uzliekam citiem locekļiem, iedodam atbildību. because it was too much. Jo bija par daudz, visi kā mums. And then suddenly Un tad pēkšņi we had many children in mums our bija community, daudz bērnu mūsu kopienā, and we wanted un mēs gribējām, them to know God and to meet Jesus personally. un mēs gribējām, lai viņi pazīst Dievu un satiek Jēzu personīgi. So we started program Tāpēc mēs sākam programmu for children bērniem during the holidays for 2, brīvdienu 5, laikā 10, 14 days, 2, 3, 5, 14 dienas depending on atkarībā their age. no viņu vecuma. The children Bērni also meet once a month in arī small tikās groups, vienu reizi mēnesī mazajās grupās, to pray or to be together. lūgties un būt kopā. During our meetings, we Mu- call them First Sunday prayer. Mūsu tikšanās laikos, kad we call them First Sunday prayer. pirmās svētdienas lūgšana. Today, Šodien our elders, mūsu children help the vecākie youngest ones bērni palīdz jaunākajiem during these spiritual retreats. šo garīgo rekolekciju nometņu laikā. They act as animators, Viņi ir animatori, vadītāji, spending time playing, pavada laiku, ar spēlējās, with them. lūdzās ar viņiem. and this is how we teach the next Un generation tas ir tas, kā mēs mācām nākamo paudzi, to follow Jesus sekot in Jēzum our community. mūsu kopienā. And we hope finally Un mēs ceram, ka gala beigās our children mūsu bērni will make their own decision pieņems paši savus lēmumus, for Jesus. sekot Jēzum. I want to ask Elgars to come Un es gribu lūgt Elgaru, lai viņš nāk to share. padalīties. What we are sharing is Tas, ar ko mēs we dalāmies, are trying to be mēs in cenšamies this last session as šī pēdējā sesijā būt pēc iespējas praktiski, cik vien and give you iespējams, some tips. un dot jums tādus padomus. Maybe some of you are already in a small group, some of Daži you no jums are jau varbūt ir jau kādās searching mazajās for- grupās, citi varbūt for tikai vēl some meklē man or- citus vīrus. And so he will say how he does it. Elgars pastāstīs, kā viņš to dara, Meeting with man. kā How he does it, viņš how to it dara, started. tikšanās, kā tas iesākās, I viņa believe- tikšanās ar vīru, un es ticu. Much of what he will say will be applicable in your situation. Un daudz kas no tā, ko viņš teiks, es domāju, tas būs pielietojams arī jūsu So situācijās. let his sharing be an inspiration Lai for viņa you dalīšanās ir iedvesma priekš jums and encouragement. un iedrošinājums. And I believe that
if you decide that, Un es ticu. I mean, you will like this way, how he does it, Jums can patīk šis veids, share kādā with veidā some- viņš to dara. he will tell you Viņš with pastāstīs. which we can share. Okay. Please. Slavēts Kristus. Tā vīri, paldies tām Rastislavam, viņš mazliet pārsteidza mani, ka viņš lūdza padalīties ar liecību par mūsu Jāzep vīru tikšanos regulāro, jo man likās, ir jau tādi giganti, kas to dara ilgu laiku, un viņi daudz kam izgājuši cauri, ko es tādu varu pateikt, bet droši vien, ka tā arī svarīga ir mūsu pieredze, tāpēc es padalīšos. Un pirmkārt, un galvenais būtībā tajā, ko es gribu teikt, ir tas, ka ir ļoti svarīgi tikties regulāri, un es priecājos par visiem tiem vīriem, kam ir savas grupiņas Jēkabpilī un Līvānos un Aglonā un Rīgā un Jelgavā, un tās grupiņas, kas mums jau Latvijā ir super, un turpinam un nepalaižam to. Un tie, kam vēl nav, galvenais aicinājums bija atrodiet, kur ir jūs tuvākā vai tālākā, bet kur jūs varat regulāri būt. Ja? Tātad mūsu mazās Miltenes Svētā Jāzepa draudzes grupiņa. Tātad, ja mums Svētā Jāzepa draudz, laikam, nepienākās, ka nebūtu grupiņa. Ja. Un tas sākums droši vien ir tajā, ja, es uz vasaras reklēju, uz vasaras konferencēm braucu šogad jau uz 7. gadu. Jānis brauc, man liekas, kādu 5. gadu, ja es nemaldos. Un mēs ar Jāni pirms 5-4 gadiem braucām mājās no vasaras rekolekcijām. Loģiski, ja, tā deksme un alkas ir. Jānim tiekamies arī katru nedēļu Smiltenē. Un tad tādas šaubas, labi, atnāksim divatā, kāda jēga īsti no tā, vai ne? Vai trietā. Un braucām 1 gadu, 2 gadu, 3 gadu, domājam, kaut kad būs jāsāk. Un tad vienā gadā mēs nolēmām, labi, pietiek domāt, tā kā Rastislavs teica pirmajā vakarā, beidziet domāt, vīri, dariet, 4. vakarā šos teica, beidziet domāt, dariet. Un tad vienu vasaru mēs ar Jānu nolēmām, labi, beidzam domāt, daram. Ja, un kas notika, ja mums pirmā tikšanās bija kopā bija 25. gada 1. janvārs. 1. janvārs iekrita trešdienā. Mēs satikāmies vienojamies, ka tiksimies gada beigās, pirms Ziemassvētkiem, un 1. janvāra 25. gada sākumā sākām ar katru trešdienu. Jā, un mūsu draudzes priesteris, viņš teica, vīri, katru trešdienu nebūs pa daudz, vai jūs neizdegsiet, vai varbūt sāciet reizi mēnesī. Esam, ne? 25. gads. 25. Jā, 25. Jā, 1,5 gadu tikai, jā. Un mēs esam, mēs gribam katru trešdienu. Un mēs bijām nevis divatā, bet uzreiz mēs bijām 5, un tad 6, un tad 7, un tad 8. Ja? Un tā ir maza draudze. Mēs baznīcā esam varbūt svētdien kādi 40 cilvēki. Ja? Varbūt ir kaut kādi atnāk uz baznīcu tur 9 vai 10 vīri, un 8 no viņiem katru trešdienu tiekās vīri tikšanās reizē. Un vēl pāris lietas, ko es uzsvēru, tad padalīšos pāris minūtēs par to praktisko, kur atkal es ticu, ka daudz no jums ļoti labi zina, bet es padalīšos arī to, kā mēs darām. Ja, un tas absolūti nav tā kā mans veids, tas tiešām ir tas Jāzep vīru kustības veids, kas ir pamatā tam. Ja, un mēs esam to pielāgojuši, iekustinājuši tā, kā tas mums šķiet piemērot, un es gribu padalīties. Jā, un šī mapīte, piemēram, arī viena lieta, ko es ieteiktu, šajā mapītē katra lapa ir katra trešdiena. Ja? Man ir katra trešdiena, ja, tad tas ir Dieva vārds, tad ir viena, ko Raimonds sūta, vai ne, viena priestera komentāri. Ja? Un paldies Jānim, jau pašu sākumu viņš sāk viņas izprintēt lapiņas. Tātad mūsu formāts ir tā, ka mēs tiekamies
baznīcā, jo priesteris brauc tikai svētdienā uz misi, tā Latvijas realitāte. Jā, mēs paši atslēdzam baznīcu un sākam ar slavēšanu baznīcā. Kādreiz ir viena ģitāra, kādreiz a capella, dziedam, lūdzamies, jā, aicinot tad nāc svētais gars lūkšanas, tad ir slavējumi tev lūkšanas, un tad lūdzam tev lūkšanas. Vienkārši atkal, tad ieaicinam svēto garu, slavējam kungu, izsakam lūgumus, un pa vidu dziedam, un atkal kaut kāds savus ritmus ieietās, mēģiniet ar jūs, mums neesam opera dziedātāji neviens, bet mēs slavējam, tā kā mums sanāk skaisti. Un pēc tam mēs ejam lūkšanu grupu, zālītē, ne tajā pašā baznīcā, un tad mēs arī, un tad viens no vīriem izlasa Dievu vārdu, un mēs esam sākuši to darīt arī secīgā ziņā. Katru trešdienu lasa kāds nākošais. Nav tā, ka, teiksim, Jānis vada, un tad viņš katru trešdienu lasīt, vai tas, kurš ir runātīgāk, sāk vienmēr pirmais un pāriet tikai pa klusam piebalso. Nē, katru nedēļu ir kāds cits, kurš uzsāk, un tas, kurš lasa ievārdu, viņš arī pirmais dalās, viņš uzsāk apli. Tad to aplis katru reizi sāk citādā veidā. Mēs jau esam pieredumi cilvēki, jūs tiekaties, pirms ardošana ir pie tā galda, vai kur jūs tiekaties, katram ir savu vietu, vairāk vai mazāk. Vai tas. Jā, un tad tā apļu kustība arī tā mēs varam. Un tas, ko mēs redzējām, ir, ka mēs dalījāmies grupiņās šeit, ja, iedot tās klusuma minūtes, arī ļoti aicinu. Tad mēs, tas vīrs, kurš nolasa evaņģēliju, tad mēs apsēžamies, un tad ir laika mēs neņemam, bet tās parasti, man liekas, ka vismaz 5, dažreiz 10 minūtes, atkarībā no tā, ir pilnīgs klusums telpā, un mēs katrs rakstam, kāds vairāk, un es rakstu daudz, vai es aprakstu visu to malu, jā, visas lapas malas apraksta, kas tur ir, būtībā, jā, tad lietas kādā veidā. Dieva vārds man uzrunā, pirmajam aplim dalīšanās, un Dieva darbi, apakšā pierakst, Dieva darbi, kas ir bijis pēdējā nedēļā. Jā, katru nedēļu var kaut ko atrast. Katru nedēļu Dievs mūsu dzīvēs tādā var atrast. Tikai vajag dot to laiku un padomāt. Un man liekas, ja mēs neiedodam tās minūtes klusumā, tad mēs sākam varbūt bišķi tā kā pļāpāt. Bet tad, kad mēs dodam tās minūtes, tad mēs dodam laiku pārdomāt. Tā kā Aglonas rekolekcijās Bogušs teica, respekto, paskaties divreiz. Respekto, paskaties divreiz, padomā divreiz, pasēdi tajā klusumā, padomā divreiz. No tā, ka man liekas, kas tad nekāda kaut kāda nedēļa, vai drīzāk nekas neizdodās. Man bet vispār varbūt tajās grūtībās tiešām ir Dievs manī darbojies, un esmu kaut kā garīgi audzis šajā nedēļā, caur šī kaut kādām grūtībām, kas ir bijušas nedēļā. Nu, lūk, un vēl tādas no sīkām lietām, mēs tējas un cepumi un kūkas mēs neēdam uzreiz, bet tad, kad ir izējām tos 3 aplis, tad slavēšana, viens aplis secīgi, kā Dieva vārds uzrunā, otrs aplis, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs, sadamies rokās, kopīga lūkšana, un tad ieslēdzam teikanu un ēdam kūkas. Nezinu, kā jūs darat, mēs par šo parunājam, kā būtu labāk, un atkal mēs radam tādu cienīgāku, nopietnāku atmosfēru, dziļāku tajā, ka ēdienas gaida. Mēs gaidam pacietīgi, ja? Un no sākuma ir tas garīgais ēdiens, un tad tas fiziskais ēdiens. Ja? Un tas man patīk skaisti, tas aizņā, ka, runājot paškājums, vajag šīs lietas arī mēs esam savā starpā pārunājuši. Tajā laikā, kad mēs daram to tēju, jau kādu jautājumu, kā daram, ir bijis ar tiešām sarunas, es pat, man liekas, pats pat jautāju, kā ar to ēšanu vai tēju, varbūt mēs gribam tēju ātrāk, un mēs panājam, nē, tēju paliek beigās, jā, paliek beigās. Nu tā, tas tā pavisam mazie praktiskie, un atkal es teicu, daudziem jums var pilnīgi acīmredzamas lietas, bet tie, kas to vēl nedara, varbūt ņemiet šo vērā, ja jūs uzsākot savu grupiņu vai piedaloties, vai ja jūs arī, mēs katrs no vīriem varam uzņemties iniciatīvu, ja kaut kas varbūt grupiņā, kaut kas iesprūst vai buksē, vai kaut kāda spriedze rodās, mums vajag to risināt, mums vajag runāt ar vienam ar otru un virzīt labi, kā mēs tiekamies, to mēs daram sev, ja, sev Dievu godam un savai attīstībai, tāda mums ir jāredz, jārunā par to, kā to uzlabot. Pēdējā lieta, ko es vēl gribu pieminēt, ir 2 lietas, bet viena ļoti svarīga ir tas, ka arī mobilizēt tādu atbalstu komandu apkārt mums, kas par mums lūdzās.
Tā kā arī, jā, Jānis uzreiz savam garīgam tēvam, viņš lūdzās par viņu. Vēl, jā, mūsu sieviešu grupiņi, kas tiekās arī uz garīgām tikšanām, viņas lūdzās par mums, mūsu draudzēs. Mēs aicinām mūsu ģimenēs, sievām vai bērniem arī lūgties par mums. Mēs mūsu lūgšanās ļoti bieži, ja ne katru reizi, iekļaujam arī lūgšanu par to, par visiem citiem vīriem, kas šodien tiekās arī citur tās, lai viņi spēcinām ar savām lūgšanām. Tā kā, jo tur, kur notiek kaut kas ļoti labs, un tās redzēšanās notiek kaut kas ļoti labs, jā, ir arī liels kārdinājums vai risks ļauniem to paņemt prom no mums. Jā, tā kā arī visu laiku jābūt nomodā, jābūt jaudīgām zebrām tajā savannā, jā, lai mēs nenošķir no bara un to darīt. Tā kā tas ir svarīgi. Un, jā, pēdējais, ko es pateicu, tas tiešām aicinu to darīt, jo tie augļi ir tiešām skaisti un piepildoši, un tās ir ļoti daudzas trešdienas, varētu rakstot tās, ja? Tas nedēļas vidus, vai ne? Galva pilna ar darbiem, biznesu, viss pārējais. Nereti tā, ka mēs sanākam uz to slavēšanu sākumu, un es redzu tādus sarūgušas sejas, īgnas, jā, gan man pašam, gan kādiem citiem vīriem. Un mēs tādu, no labi, esam piespieduši sev atnākt vai kas, un jau slavēšanā jau daudz, kas jau aiziet, atpūšat, atlaižās. Un tās noslēgums mēs īsāk par 2 stundām nav sanācis, tad 2,5 līdz 3 stundām tās tikšanās reizes. Beigas gan vienmēr mēs, vienmēr svētam viens otru, apskauj, sveitīt, mēs arī varam darīt, svētam viens otru, tur ir daudz smiešanās, joki, arī pa ceļam ejot ārā uz mašīnām. Tā kā tas ir, Dievs mūs maina, tādā veidā mēs atnākam ar savām ikdienas rūpēm, mēs aizējam, mēs smejamies, mēs lidojam, mēs jokojam. Tas tiešām tā ir. Un es turpināšu lūgt, es aicinu jums lūgties par mums, es lūgšos par visiem jums, atrodiet kaut kādu savu grupiņu. Tas var nebūt turpat blakus. Viens vīrs, kas pievienojās, viņš brauc katru trešdienu no Valmieras, 45 kilometri, pusstunda, no pusstundas radiusā, varat taču atrast kaut kādu vīriešu, ir grupiņi, kas ir, un arī par to aizņemtību arī tas arguments to, ka man kaut kam nav laika, jūs paši zināt, ka tā ir muļķības, mēs sevi māram, sakot, ka mums kaut kam nav laika, jautājums ir, kam mēs to laiku veltam, un vienu vakaru nedēļā mēs noteikti varam atrast. Labi, Dievam! Vīri, piedodiet, es tāpat kā arhibīskaps pēc katras lekcijas kaut ko papildināt gribu. Tā kā es skaitos Latvijas vīru grupas vadītājs, tad izmantošu to iespēju papildināt lietu, jo man ļoti uzrunāja šī mapīte, ko Elgars lika šeit priekšā, un visiem svētiem rakstiem un sarakstīts, kas tur viss iekšā ir. Es pat gribētu teikt, ka obligāti visās grupās tādas mapītes, lai būtu jau uzreiz, tas ir fantastiski kaut kas. Es nevaru iedomāties par to, jo, kad mēs esam vīru grupā, mums Dievs skaļi runā. Katram pa savam, protams, bet mēs neko nepierakstam. Mēs domājam, ka mēs atcerēsimies un domāsim par to un gremosim un liksim lietā, bet izejot pa vīru grupas tikšanās durvīm, vismaz es 90% aizmirstu no tā visa. Un tas Dieva vārds kaut kur izkūpa, bet viss būs pierakstīts. Un vēl ir ļoti laba lieta šai mapītei būs tāda, ka mēs atnākot no vīru grupas viņu, noliekam guļamistabā uz tumbiņas, telefonu vietā. Jo es esmu pārliecināts, ka mēs pārsvarā, ka ieguļamies gultā, tad mēs paskatāmies, kas mums tur telefonā, Bet mēs, lai ņemtu telefonu pirms miega pašķirstīt, mēs vienkārši atvērsim šo Dievu vārdu un pārlasīsim, ko Dievs mums ir teicis un guļam, nevis telefonu. Tā kā tur ir milzīgs dārgums šim upītiem. Slavu Dievam!
we are getting towards the end more and more practical, and that's very good. That's very manly. This is not only ideas, but how Ne tikai to idejas, bet kā to know īstenot. how. Yes. So at the end, I just wanted to thank. Un nobeigumā es gribēju pateikties visiem. I want to thank Raimonds and Es gribu pateikties his team of Raimondam, organizers and komandai, kas everybody that was organizēja, helping un visiem, us to kas mums come in, palīdzēja, pick us from the airport, kas give mūs us savāca food no and spend time with lidostas, us. kas mums dāvāja ēdienu, Thank you pavadīja laiku ar mums. for all that interpreted Paldies par, and the worship was un amazing slavēšana bija brīnišķīga. and the food was fantastic. Un ēdiens bija brīnišķīgs. Typical Latvian food Tipisks latviešu and ēdiens. the bread. Un maize. Wow. So thank you. Paldies. I'm so happy that Archbishop was here the whole Esmu time. ļoti priecīgs, ka arhibīskaps bija šeit visu laiku. Bohuš wrote me that Bogušs man atrakstīja, as far as he remembers, cik viņš atcerās. this is the only time he Šī- was throughout the whole thing. Vienīgā reize, kad arhibīskaps ir bijis Because he's visu always- rekolekciju laikā, jo parasti viņš He ir has so many meetings viņam and tik daudz tādas archbishops. tikšanās, nu kā jau arhibīskapam. But he was here with us. He Bet wanted viņš to bija be with šeit ar mums, us. viņš gribēja būt ar mums. He was involved in small group. Viņš iesaistījās mazajā grupā. Wow. This is not ordinary. This Tas is nav parasti, extraordinary. tas ir kaut kas ļoti Bishops don't pārsteidzošs. behave like that. Bīskaps tā neuzvedās. He was one of us. Viņš bija viens no mums. He wanted to show you Viņš gribēja you jums are, rādīt, you are worth it. ka jūs esat tā Of vērti. my time, the whole Jūs weekend esat mana with you. laika vērts, So- pavadot so I'm visu šo grateful to nedēļas him. nogalu. Esmu pateicīgs viņam. And I'm very grateful Un es esmu ļoti pateicīgs to Bohuš, Bogušam, who he was not here, but he was here. kas nebija šeit, bet viņš šeit bija. He couldn't be here, but Viņš he was, nevarēja šeit būt, bet he viņš, was this weekend all the time on the phone. viņš bija visu laiku uz After every telefonu. talk. So Pēc how was katras lekcijas, kā How did the bija, men kā gāja, react? kā vīri reaģēja. Many messages. Because Ļoti daudz ziņu. So it is painful for him, and Tas ir sāpīgi I priekš told viņa. him, Un es viņam teicu, you know, the first challenge for us three un pirmais izaicinājums mums when they see, mums trījiem ir, when the men see you are not here, kad vīri redzēs, ka tu neesi šeit, how are they going to cope with the disappointment? un kā viņi tiks galā ar šo vilšanos. But we hope the next day will be Mēs okay. cerējām, ka nākamajā dienā būs But the jau start labāk. is always when you Bet expect iesākums someone ir, kad tu gaidi kādu, and he's not there. un viņa nav. I'm always disappointed. Es esmu vienmēr vīlies. It's normal. Tas Like, ir oh, he's normāli. not here. Oh, Viņš nav šeit. so Tāpēc. it's like we are not in a very inviable position, Un jā, mēs tādi nebijām tādā ļoti apskaužamā situācijā, but out of humility we will do it. bet pazemības dēļ mēs to darīsim. And the last thing, Un pēdējā lieta, I want to thank es gribu Peter and pateikties John Jānim un Pēterim, because this is their holiday time. jo tas ir viņu brīvais laiks. Their families, you know, one has 4 kids, the Tad other vienam has ir 3 4 kids. bērni, otram ir 3 bērni. Viņa And in ģimenes, summer, un vasarā so the women had to cope with the kids without tātad them. sievietēm ir jātiek galā ar bērniem bez viņiem. So by being here, they said they Esot want to šeit, express you are worth it. Arī viņi parādīja, ka jūs esat tā And vērti. I think it's beautiful. Tas ir skaisti. So thank you. Paldies! Vīri, es domāju, mēs nekur neizklīstam. Mums bija diezgan liela pauze, un turpināsim ar liecībām līdz pusdienām. Stundiņa mums laiks ir. Reklāma, lūdzu. Jā, bet pēc reklāmas tad arī turpinām. Nākam priekšā un liecinam pa Dievu darbiem mūsu dzīvēs. Bet neizplūstam tur garos stāstos, koncentrēti, kā mums jau mācīja, 3 minūtes, 4. Jā, un liecinam. Un nestāstam, lūdzu, stāstus no pagājušā gadsimta. Jā, aktuālos, kas ir tagad, kā mēs dzīvojam, ko mēs piedzīvojam. Ideālā variantā vispār par šo laiku, ko mēs esam pavadījuši šeit, ko mēs esam piedzīvojuši, kā Dievs ir darbojies ar mums. Jā, tā kā aicinu priekšā. Vīri reklāma, kas vēl nezina, grāmatiņa Mieram tuvu. Ļoti labs tāds ikdienas ceļvedis Dieva vārdā un arī lūkšanā, rīta lūkšana, vakar lūkšana, pārdomas. Un lūdzu, tur uz galda ir bez maksas varam paņemt šī mēneša vēl un
sievām, brāļiem grupās aizvest, radiem draugiem, lai droši ņemam tās nodevu no Mieram tuvu. Tās mēs varam ņemt bez maksas. Nāciet un ņemiet, lūdzu.